Jau vairākas nedēļas zemi pārklājusi balta sniega seģene. Īpaši gandarīti par to ir slepotāji, kuri aktīvai atpūtai steidz izmantot katru brīvu brīdi. Tagad ir otrā reize pēc lieliem mīnusiem. Tā kā bija tie -25, mēs nevarējām. Ka -20, tajā nē. Slēpošana varbūt jums ir kā ziemas vaļasprieks? Noteikti. 100%. Visiem ģimenei. Bērns salauz roku, tā kā šogad viņam prieki izpaliek. Tad pārsvarā arī tie nāk slēpot. Cernikavas novadā izveidotas vairākas slēpošanas trases. Viena no tām stadionā, bet otra dabas parkā pie jūra, kas aizņem lielu daļu no novada teritorijas. Šī trasīte no Garciem uz Cernikavu tiek veidota ikdienas slēpotājiem pamatā. Tādam slēpošanas mīļotājiem, kur ar vienreiz, divreiz, trīsreiz nedēļā spēcīgākie katru dienu izbraukt apmēram 15 km aplīdes ir kopumā. Klasiskajā solī šobrīd, jo mūsu trases platums vēl šobrīd nepietiek platumu, lai veidotu gan klasiku, gan slicoli, bet gar jūras, kas tur arī slicolī braukt. Un tā doma ir tāda, kad ir saulains laiks, nav vēja, tad gar jūras malu, kad ir vējaināks, tad vairāk pa mežiņu aiz kāpām. Šodien vēl pietrūk sniega, lai tik sniegu mēs tagad prasam, lai viņš vairāk sasniegt. Tur drusciņi zari ārā un tādi kā smiltas sūnas nedaudz vietām, bet vispār forši. Mēs šito trasi paši taisījām ar Robertu kopā. Es zinu šeit faktiski katru pēdu, katru vietu, bet bija labi. Pagriezienu, jā. Kā jums trasa patīk? Trasa patīk, kā jau Egars teica, viņa ir labi zināma un iemīļota. Un principā visas sestdienas, svētdienas, diena nav labi pagājusi, ja nav iziet trasē. Mēs ar vakar pa jūras saulrietā braucām, bija vienkārši fantastisks skats. Vakar bija siltāks drusku un nebija vēja un bija mīļi. Slēpošanas sezona Latvijā ir īsa un neprognozējama, bet interesantu skaits aizvien pieaug, tāpēc cernikavieši domā, kā to pagarināt. Man prieks ir tas, ka cilvēki ir sapratuši, ka tagad ir trases tiek regulāri gatavotas, arī Cernikavas sporta kompleksā kilometra aplis un mākslīgā sniega aplis, un cilvēki sāk pirkt slēpes, kas ir ļoti svarīgi, mainās šis slēpju parks. Ja, pēc tā, kad bija koku slēpes, daudziem viņus ir pazuduši kaut kur uz balkonu vai kur izmests ārā, un tagad sāk pirkt ļoti labu inventāru. Slēpošana gar jūras krastu uz slēpēm izvilinājusi nevien vietējos, bet arī rīdziniekus. Kāds ir labākais laiks slēpošanai? Visāds. Šitāds ir ekscelents īstenībā, jo ilgi mums nebija sniega un beidzot uzsniega, un tagad forši gar jūru pa ledu arī var slēpot, jo ir tur ideāls gan arī līdzens un šitāds sniedziņš, ka uzsniegta, labāks nevar būt. Kā jūs izvēlējāties tieši šo trasi? Trases. Te visā Latvijā pilns trasēm, kur grib tur slēpo jūra, gar visu Latviju var slēpot, ja tik smuki ir aizsalts. Bet šeit, Igoju apiņš uzaicināja te jau. Viņa meži. Ir labi, ir super. Un vai ikdienā tas varbūt jūsu vaļasprieks, kā savādāk slēpošana? Jā, es arī tagad vasarā skrienu un ziemā slēpoju, savādāk jau to formu nevar uzturēt. Tā kā distanču slēpošana ir ar katru gadu vairāk patīk, un jo labāk iemācās slēpot, jo ātrāk iet uz priekšu, jo tas kaips ir lielāks. Nodarbojos gan ikdienā, gan vaļasprieks, un kādreiz pat nodarbojos sportiskā līmenī. Biju Dinamo izlasē kādreiz Latvijas, trenējos pie Lovina. Un izbraukāju pus Krieviju, pus Dienvidu Krieviju, visas vietas, kur vispār slēpotais kādreiz ir bijis. Kā jums šodien patika šī trase gar jūru? Ļoti. Laiks lutināja, tagad vairs nelutina, bet, izmantojām to, kas bija dots no dabas. Ļoti labi, patikās. Lai fiziskās aktivitātes turpinātos arī iestājoties siltākam gadu laikam, nākotnē dabas parkā pie jūra paralēli slēpošanas trasei iecerēts izbūvēt arī veloceliņus. Sandra Leitāne, Zana Zemniece, Didis Pučs, TV Spektrs.